ārsti, speciālisti ginekologi dalās divās grupās. Ir tie, kuriem ir noslēgts līgums ar Nacionālo veselības dienestu, NVD. Pie šiem ārstiem tātad nav vajadzīgs ģimenes ārsta nosūtījums. Vizīte līdz 18 gadu vecumam ir bez maksas. Un daudzas analīzes un arī ultrasonogrāfija ir iespējams veikt bez maksas. Kur šie ārsti ir viennozīmīgi bērnu slimnīcā un arī var skatīties pie citiem ginekologiem. Parasti reģistratūra zina, vai viņiem arī mājaslapā ir norādīts, ka viņi, piemēram, pieņem meitenes no 12 gadu vecuma. Un arī zvanot un reģistrējoties var pārrunāt šo. Tāpat Nacionālajā veselības dienestam ir mājaslapa Rinda pie ārsta, kur ir pieejama informācija, kad ir pieejams tuvākais pieraksta laiks pie konkrētā speciālista, kurā ārstniecības iestādē. Pirmkārt jāsaprot, kur meitene dzīvo, kur viņai ir ērti nokļūt. Un tad otra veida ārsti, otra daļa ar ārstiem ir tie, kuri strādā privātās ārstniecības iestādēs, pie kuriem nav bezmaksas vizīšu. Un pie šiem ārstiem parasti, bet nevienmēr, ir iespējams tikt ātrāk. Un ir arī Latvijā plašāka izvēle. Ir jārēķinās, ka tātad pie šī ārsta būs maksa gan par vizīti, gan visticamāk par sonogrāfiju, gan arī par visām analīzēm un izmeklējumiem, kas tiek veikti. Un tā summa var sastādīt arī līdz 100–150 eiro arī par it kā vienkāršu apskati, parunāšanos un pamatanalīzēm.